No ko, jaunā sērija klāt. Tā kā nekas interesants jau vai nebūs. Īs updates, kā mums te iet. Ēķis, tu dirsti savu kameru. Kā teikšu, Arvien? Nelamājies manā YouTube kanālā. Kaut kāda divguļamā gulta. Man ir normāli gulta. Dari, kāds bērns var pagulēt. Veicens man tur nāks. Tur viss man šitas, ne? Viņš tur visi. Hei, čau! Mēs esam uz salas. Tā, mēs ir atbraukuši uz Zviedriju un uzmini, kas man rokāja. To, kā viņi tur pareizāk. Tonēs Harim logs. Tas būs interesanti. Pirmo reizi to darīšu. Jo man sūdīja kondiškiet, un uz salas būs problemātiski viņu uzpildīt, tad vienkārši pamēģinu notonēs logs un varbūt būs kaut kas labāks. Jo mums arī vasarī pirmā dienā, kad atbrauc, bija kaut kāda +27. Vakar līdz pusdienas laikam bija zaibīs, bija pavēss, bet tad jau uzsila. Un tādā garā, un šodien arī izskatās, ka būs labs laicīši. Tā kā tā, 15 proči, nu, ja jums sūdīgā krāva, nezinu, kā. Nu, kroči, pirmo reizi sāks aizmugurējiem logiem, un tad skatīsies mašu priekšā. Sānē jau saka, kādu pusīt varētu piegriezt. Arī labāk būs. Jep, redzēt, cik daudz. Piegriezt to plēvu, bet sūdīgākais ir tas, ka prasītos kādu 80 ceņu platumu, 75, šī 70. Šis loks nav īsti tāds kvadrāts, bišķiņ pietrūkst. Jo garums viņam ir 3 metri. Un tā kaut kā. Nu, labāk gan jau ka būs, bet kā to otru lodu nolīmēs huliņķi. Nolīmēs sāni. Ko citu? Tur reiz, kad jaku piekārt priekšā. Vai nenāk. Labi. Cīnamies. Tā mums te izskatās. Jau, kad cirsmiņi. Šo te Sanders kaut ko te darīja. Izņēma zīmētās koks ārā. Tas viss ir jāzāģē. Es esmu kaut kur pretī. Tur. Jā. Re, tagad labāk. Zviedriem kročeku papīrmalka. Arī papīrmalka. Tur ir baļķi. Tāda viņiem ir. Kvalitātes ir tāds pašs kā Latvijā. Nekās baigi sarežģīts nav. Pārsvarā 2 sortimenti. Un teikšu izvedēju jau, kur jūs redzat kādu problēmu. Baigi nav. Kā arī šeit arī nav akmeņa ains. Bet, ja tur redz cauri, tur gan ir akmeņi. Tas Zviedrijā varbūt ir baigais mīnus. Priekš forwarderiem, priekš variem jau nav tik liels mīnus. Cik te mums tur jāpabrauci, bet forwarderiem tā kā vairāk bišķi jāiespring. Tā jau viņi ņemot tās čupas, ja viņi
kravu jau var uzlasīt ātri. Bet, nu, Harim bišķi tādā ziņā grūtāk, jo, kā redz, tas augums jau baigais nav. Līdz ar to baigi daudz koku ieņem stundā, lai kaut kas sanāk. Un Forim jau čupiņas paliek čupiņas. Vesnāks čupiņas, mazāk stievāks čupiņas. Un tādā ziņā Zviedrijā ir vieglāk. Salīdzinājumā Latvijā tad droši vien būtu mietiņi, būtu tariņi, kāds gulsuns, ja tās priedes jau ir, nu, kā jau visādi. Gulsuns vēl būtu daudz sortimentu, kāds baļķis. Un tajā visi vidējais garums ir kaut kā 4,20 pa lielam, un tad reiķim paši, cik kubu nāk jūs forī vai tik te teikt, paņem paušu čupas un kravu pilnu. Kaut 10 kubi iet pa lielam kasetē. Un nevar 2 rindu uzkrāmēt, iekas. Tā viņš te materiāliem pa to Zviedriju strādāt, laiks jau nav grūti. Ir tikai jāmauc, jo te jau, kas te nekaiš. Vienīgi te ir krautu, ir kaut kur baigi tālu, diezgan patāli. Tagad laiks vispār ideāls Zviedrijā. Plus, nezinu, cik šodien ir kaut 11 grādi droši vien pēc sajūtām. Bet arī diezgan silts, brīžiem ir 27. No rītiem pavēsāks, bet laiks ir labs, vasar te arī pa lielam ir sākusies. Kokiem labs ir, pagājušais, kad brauc mājās, tad zaļums vispār nebija pat. Apsvīts neķinām. Jo nedēļu viss ir noticies. Un tā kaut kā. Šeit ir tikai šāda veida ceļi. Šajā vietā, kur mēs atrodās. Nezinu, cik te bija kopā hektāri. 200 vai cik. Šeit ir tikai šitāda kvadrciklu ceļi. Te viss puta. Jāpaskatās, kur bišķi jāpazāģer, tā ir tā cirsuma. Un te kaut kur jāņem ir kā vēl viens ceļš, bet te ir kvadrciklu ceļš. Pa to īsti tā kā braukt. Vai nevar, bet, nu, spocinē, kas varētu uztaisīt. Pa viņu nekas nenotiks slikts. Un te, jā, laikam te attaisa spocinēks. Atnāc vienkārši apskatīties, cik man te tāli ir. Kas ko kā. Uztaisīšu spocinieku. Un strādās tālāk. Šeit pa zīmēm bija baigā peļi. Tagad te kāds ir acis. Šorīt Sandrēm dzimšanas diena. Un man ir problēmas ar cilindru. Šis te jānomaina. Jā. Cerams, ka šis nav jāņem ārā, bet ka viņš būs jāņem ārā, lai dabūtu viņu laukā. Bet, nu, paprovēs kaut kā, nezinu, terasēs. Pagaidām jāizņem ārā un jānomaina. Tāda man tā diena sākusies. Gribēju visāds cits lietas apdarīt, jo šodien bišķi īsāk diena. Jāizbrauc paiki nopirkt. Bet, kā redz, neizvērtās tā, kā vajadzētu. Smērē, blā, no rīta. No rīta smērē un skatu viņu tad. Paņēmu Sandra muci. Forwarders atveda. Ar lielām mokām. Un tā kaut kā. Labi, es skrūvēšu tālāk. Gribēju padot ziņu, ka man arī gadās visādi. Ārai. Tā ir pusi no uzvars. Izmocīja pa šitā vākārā. Gan jau tāpēc arī tur ir. Nebija šitos cilindrs mainījis. Tas jau bija oriģinālais. No, vismaz pirkts oriģināls vai. Nebija vajadzība mainīt. Tā kā tāds foršs laiks. Šitā, nezinu, kopšana ir vai nav. Vismaz vēl ielikt nav, bet vajadzētu visu ko. Šī kopšana, kā te var. Bet, nu, tā nav manējā ikā. Tā būtu viens ceļš jānoiet, lai man nav iebraukt pa šito ceļu. Šis ir kvadrciklu ceļš.
jāizdzen līdz manai ciešmai. Un tā kaut kā, ja drīz jau tie, kas viņu zāģēs, būs klāt. Laižam pakaļ, ausā vajadzētu būt. Es zinu, ka ir mainījis, tad varbūt cerams, ka rezervē kā pakaļ. Dirsti savu kameru. Es pīšu vēl saldēt. Happy birthday to you. Kas jums šodien par svētku? Šī ir mana cirsuma. Kaut kur tur. Tur tas karoks laikam ir. Tur ir krautu. Jau var redzēt. Gandrīz 2 nedēļas ir pagājuši. Un varam laist mājās. Laikojam, subscribojam. Un tā. Ja nu kas, drīz laikam vajadzētu braukt kaut kurā motoprom. Tā kā, ja tu esi motodraugs, tad iečeko šito kanālu un skatāmies, cik tālu es aizbraukšu. Pats īsti nezinu kur, bet drīz vajadzētu. Šitā ir saliņa. Un šī arī sala. Jā. Tas visur ir salas. Sauszemē ir tā. Tā ir sauszem. Šī ir jūra. Un tā. Paskatās, ko es zāģēju. Labām. Ekuji. Bet kos pa skatre, ko tur ir jurčiks. Tiešā. Zaibis. Oj, tur ir kaut kur armijas muzejs vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņš slēgts. Slēgts. Pa skaisto. Jā, vēl nekur mājā nav ticis. Atbrauc pakaļ. Matē bišķi mežā. Mežā manas mētājos. Jau paņem hidrenu. Jau uzlai hidrenem.
Neskoja veduša laivu, bet ka ledskaps jāvada laivu. Tas ir vispār klonis. Kaut kā tā. Noskatījies jau. Paldies. Kā it tā ir. Kroč. Nekādu vainu strādājam un dodam virsū kubā.